Labrīt! Šodien ir 11. oktobris, un es paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība, savaldība. Vispirms mums jāiemācās savaldīties. Braukšana uz darbu man dod pašizziņas iespēju, un es apņemos dienu padarīt ražīgu, un pateicos Dievam par iespēju šajā dienā progresēt. Kā es jūtos? Jūtos es mierīgs, es esmu, emocionālais līdzsvars man ir stabils, jo dzīve ir darbs. Mierīgs esmu, mierīgs. Un tukša galva. Es mācos savaldīties. Es vispār esmu rotaļīgs. Vienaldzīgs tagad esmu, vienaldzīgs. Jo es jau trenējos. Zinu, nav pierasts. Vakardien man pateicība, mīlestība, telefons. Augstākais spēks man sakārtoja telefonu. Tā baigi spīd, tāds viss jocīgāks. Tad visādas gaismiņas pamēģināja, visu kaut ko studijā. Un tāpēc esmu tāds satraukts, vienaldzīgs. Iemācos savaldīties, es mācos. Un uztraucies esmu. Domāju, kad neinteresē nevienam mans raidījums, bet es taču viņu filmēju sev, un bezīgi kaut kas tāds. Kaut kas tāds ir. Un es apņemos dienu padarīt ražīgu, jo varbūt arī papagailis. Es agri pamostos, gatavojos raidījumam. Tagad man jāpaspaida telefons ir. Un ļoti apmierināts esmu, kad es lūdzu augstāko spēku Dievu, ka viņš man atļauj dzīvē darbs un papelnīt naudu. Vakar ar visu jauno telefonu, tā gribējās spaidīt kā traks. Bet es atnācu un bišķīt pataisīju tos zobus. Un ļoti līdz ar to esmu gandarīts. Un šodien sestdiena, šodien skatīšos, kā būs tā raža. Kāda raža būs dzīvē darbs, kādu iedos to darbu. Bet visu darīšu kā līdz šim. Es tagad pafilmēšu raidījumu. Raidījumu filmēt patīk. Tāpēc, ka man jau tur šis tas jāraksta ir virtuvē. Es domāju rakstīt un spaidu iešu filmēt, uzfilmēšu, tad skatīšos, tad rakstīšu. Jo pašam ir interesanti, kas sanāk raidījumā. Šīs dienas raidījumā. Un mans gadījums ir ar savaldīšanos. Tā visumā es diezgan savaldīgs esmu, es tā domāju. Uz vecāko dēlu reizēm padusmojos, kas ir neadekvāti manā gadījumā. Bet es ar to pie tā strādāju. Jo, kāpēc man dusmoties, bet tur ir mana problēma, tā ir, tā tas ir. Bet ne jau tā ir dusmojos, tos vienkārši uzskati nesakrīt un viss. Un, es taču nelieku uļošu. Ja nesakrīt, tad nesakrīt. Ir, manā izpratnē ir koplietošanas telpas
Un ir kaut kādas privātās telpas, es jau nebāžos iekšā nekur. Es jau nesūdzēšos arī. Un tādi smieklīgi gadījumi notiek manā izpratnē. Un es domāšu labas domas, kā jau šreiz te Dievs, es esmu tavs, un kā es daru? Visu to uzmetu gaisā galvā, kas tur ir, un lai tur sakrīt kā vajag man iekšā, un lai es nevaru nosaukt pa strīdu vai pa ko. Lai dod iespēju, ka mums sakrīt kaut kas, kaut kādi viedokļi vai kaut kādi domu gājieni, lai kaut kas sakrist un dod Dievs. Bet, ja nesakrīt nekas, tad nesakrīt, ko tur izdarīsi. Dzīvot jau tāpat vajag dzīvot. Man tā viss patīk, Un, ja, nezinu, ko tur tādās situācijās citi dara, bet es jau pateicība, mīlestība, ko es tik nedzirdu, kas citiem ir, bet es ko neliekuļošu. Tāds būšu kāds esmu, man tas dzīvē palīdzējis ir. Nav jau vēl viss kaut kas ir vēl runājams. Centīšos būt adekvāts un centīšos izprast, kādas tur domas ir, kaut ko stāstīšu, ko es zinu, jo par naudu saruna man ir nepatīkama, un tur ir par naudu. Es nezinu, kur viņu dabūja to lielo naudu, es nezinu, tur tad jālasa, vai YouTube'ā, es nezinu, man smieklīgi tas ir, jo laikam tad jāstrādā ir, jāpelna tā nauda ir, jāpelna. Vai jāprasa, kam ir nauda, es nezinu, vai kur to naudu dabūja. Tur ir, tā nav mana problēma. Tā tiešām nav mana problēma, ja kādam citam cilvēkam gribas daudz naudu un viņam nav tā daudz naudas, tā vispār nav nekāds sakars ar to naudu. Un tāda man ir tā savaldība. Un tas man arī ļoti patīk. Pateicos Dievam par iespēju šajā dienā progresēt. Noteikti, ja es skatīšos savu raidījumu un filmēšu, es progresēšu, jo es diezgan esmu, tāds apmierināts vārds nepatīk. Lepns bišķīt esmu ar sevīm. Bišķīt lepns esmu, jo es turpinu filmēt raidījumu un skatos raidījumu. Un eju uz revolucionāru sapulcēm. Un vēlāk jau tā diena būs ražīga, gribi vai negribi to. Un man ir darbi, es domāju, pabeigšu to pelnošo darbu, tad likšu mājās venilu likšu, un ar mašīnu jātiek vēl galā ir, bet man jau ir. Bet, tas nezinu, kāds tur sakars ar savaldību. Tā valdīšos, es ar autobusu braukšu, ja vajadzēs. Centīšos, vēlēšos. Savaldīšanās. Ko man tur jāvaldās ir? Internetā jāpaskatās, motorollerim sēdeklis jāpapēta pa ziemu, jāvaldās, nevajag iet pirkt veikalā dārgo, jāpameklē. Tā viss man ir, savaldīšanās būs. Iešu vēl uz baznīcu, Dievs, es esmu tavs, lai notiek ar mani tā, kā tu vēlies, atbrīvo mani no patmīlības valgiem. Aiziešu uz visām ticībām, zini. Ja nu ir. Pateicība, mīlestības, sveiciens visiem.
Sveiciens Mārim Medniekam un slēptā reklāmu DVD ir Laurencio.